Cienījamā sēdes vadītāja, kolēģi. Pēdējā iespēja, trešais lasījums, garš ceļš ir noiets. Līdz ar to arī priekšlikuma kontekstā mazliet iezīmēšu šī likuma projekta priekšvēsturi. Kopumā šeit viss ir pareizi. Mēs pārņemam Eiropas Savienības attiecīgās direktīvas, kas palīdz regulēt šo patēriņu kredītu nozari. Tas, kas ir problemātiski, ir, ka šī regulas pārņemšanas procesa piesagā tiek virzīta faktiski tāda pamatīga patēriņa kredītu reklāmas liberalizācija. Līdz šim Latvijā ir bijis viens no Eiropas Savienībā stingrākajiem regulējumiem, kas faktiski patēriņa kredītu reklāmu aizliedz. Ar atsevišķiem izņēmumiem, bet kopumā ir šis vispārējais aizliegums. Eiropas Savienības direktīvas dalību valstī neaizliedz nekādā mērā ierobežot konkrētu produktu, augsta riska produktu reklāmu. Man un jebkuram citam ekonomistam ir skaidra apziņa, ka šo tirgu, reklāmas tirgu liberalizējot, pieprasījums pēc šiem produktiem pieaugs. Es zinu, ka ir atsevišķi deputāti, kas uzskata, ka tādējādi mēs iedosim stimulu Latvijas ekonomikai. Ja tas ir tas radošuma līmenis, ka vienīgais, ko mēs varam atrast, kā stimulēt ekonomiku, ir ļaut augsta riska, ļoti jutīgām sabiedrības grupām, lielākoties neaizsargātām grupām, iekrist ātro kredītu slazdā, tad tā ir tāda, kā saka, nepārāk radoša ekonomiska domāšana. Un mazliet no statistikas. Mēs ilgi tincinājām gan ekonomikas ministriju, gan patērētāju tiesību aizsardzības centru, lūdzām viņus, apzinoties, ka atsevišķos produktos šis nesamaksas vai kredīta kavējuma risks ir augstāks, mēģināt atrast veidu, kā tomēr noteikti ierobežojums šiem. Tā skaitā ātriem kredītiem jauniešiem. Diemžēl tur bija pilnīgi skaidrs, ka ministrija nav ieinteresēta šāda veida izņēmumus radīt, un tāpēc šis likuma projekta teksts ir diezgan sterils. Bet tad ir segments no apmēram 9 uzņēmumiem, kuriem ir 10% vidējais. Katrs 10. klients kavē vismaz 3 mēnešus. Un tad šīs tabulas apakšgalā ir 5 uzņēmumi, kuriem šis īpatsvars pārsniedz 15%. Un ir viens uzņēmums, kuram tas pārsniedz arī 20%. Attiecīgi katrs 4., katrs 5., katrs 7. klients kavē savu maksājumu par 3 mēnešiem.